Latvijā turpinās labs Rail Baltica būvniecības progress. Iecavas bāze būs pirmais objekts ārpus Rīgas dzelzceļa mezgla, kas ir izprojektēts un kur mēs sāksim būvniecību. Un tas ir ļoti nopietns solis tuvāk prioritāriem savienojumam ar Lietuvu un pēc tam ar Poliju. Iecavas apkaimē notiks pirmie Rail Baltica būvdarbi Latvijā ārpus Rīgas, uzsākot darbu pie šīs būvdarbu atbalsta bāzes izbūves. Būvdarbu laikā šeit tiks izvietota būvdarbu tehnika materiāli aptuveni 16 hektāru teritorijā, kas tiks atvesti pa esošajiem autoceļiem, dzelzceļu no ostām un no citām valstīm. Pēc tam, kad tiks uzsākta dzelzceļa eksploatācija, šeit tiks izvietota infrastruktūras apkalpei nepieciešamā tehnika un materiāli. Sliežu ceļi, tāpat kā cita infrastruktūra, ir jāuztur darbspējīgā kārtībā, lai nodrošinātu drošu un efektīvu vilcienu satiksmi. Sliežu ceļi ir ilgtermiņa investīcija, un tādēļ Rail Baltica projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt divus apkopes punktus, vienu Iecavā un otru Skultē. Es vēlos izteikt atzinīgus vārdus par mūsu sadarbību ar Bauskas novada pašvaldību, kas ir ļoti ieinteresēta Rail Baltica infrastruktūras izbūvē. Tas būs gan ieguvums reģionu iedzīvotāju mobilitātei, gan reģionu uzņēmējiem un Latvijas tautsaimniecībai kopumā.